Labrīt, ir 7. diena, noslēdzošā pilnā ceļojuma diena. Laiks brokastīs un tad jau redzēs, iespējams, līdz jūrai, līdz veikliņiem aiziesim dienas pirmajā pusē. Brokastis un tēja. Kaķīši arī pabarot. Draudziņu vismaz 4 vai 5 te ir. Baseina laiks pēc brokastīm. Baseinā izpeldās. Pirms iet ģērbties. Pāris sitieni ar basenēm. Jautājums, būs vai nebūs? Divas bumbas, vieni vārti. Tēmējam devītniekā. Opā! Pūslis, numur 1, no šitā vispār. Nu jā. Jāsit vēl. Kājas jau deg. Tagad 3 bumbas, tie paši vārti. Un sīdiens. Stanga tikai pilnīgi cita. Jā. Nāk atpakaļ. Labi, pietiks. Diena pavadīta. Jādodās tepat sākumā uz pilsētu. Kaut ko paēst, iet veikliņos. Iesim paskatīties svaigus augļus. Nopirkām vīģītes, aizmuka vīģes un kaut kādu bumbieri, nektarīnu un vīnogas. Pagaršot. Sākam vai turpinam veikala ekspedīciju. Vēl viens saulanītes dabījām. Vajadzētu uzēst kaut ko pusdienās. Tajā pašā Malija pilsētiņā, kur mēs dzīvojam jau visu nedēļu. Esam ienākuši Sofras ģimenes restorānā ar rotaļlaukumiņu, lai vismaz ir kaut kādas aktivitātes bērnam. Tepat pie viesnīcas. Salātiņi, tie ir Cēzara salāti un tie ir grieķu salāti. Un tas ir stifādo. Grieķu nacionālais kaut kāds ēdiens. Gaļa. Lielops laikam. Diena pagājusi tepatās pa veikalu ieliņu, ēdām. Iepirkāmies nedaudz viņu veikliņus, kaut kāds somas nopirkām. Sieviešu somiņas. Kaut kāds vēl surnīriņus, auglīšus, un nu jau ir 6. Vēl pēdējais brīdis nopeldēties baseinā, un tad jau visu vakariņas tumšs. Nakts gulēt un rīt uz lidostu. Kaut kā tā. Cerams būs beidzies. Iesnas arī beidz nost kondicionieris. Ir labi pastrādājis. Nu, baseinā izmantojām vēl pēdējās iespējamās minūtes šodien. Tagad ir doma uzspēlēt minigolfu. Kamēr vēl var. Tā teikt, vakars. Jāizmanto pa pilnu programmu. Esam minigolfa laukumā. Nu, kurš pirmais? Nē, bet ar vismazāk sitieniem. Sasitīs visas bedrītes. Stāvēt, kā gribi? Jā.
O, manējā tūlīt būs iekšā gandrīz. Garām. I par īšu. Pieliet bumbu. Galpiņu. Galpiņu. A mēs pasēdīsim. Caur viņā. Cik nav? 15. 16. Tajā, bet viss iekšā tajā, jā? Caur viņā, caur pievu. 17. Jā, atradu šitā, jā? Jā, šitas viss sarežģītākais iespējams. Šitas viss grūtākais. Jātrāpa tur augšā caurumā, kad visu laiku nāk atpakaļ. Pēdējā bumba visgrūtākā. Bumba ir augšā. Un bumba ir lejā. Tur viņi neliek. Šeit jānoliek. Cik jau man ir 41? Varbūt. Nedzirdēju. Nu, 43 spēle beidzās līdzīgi. Labākais rezultāts bija 39 diviem spēlētājiem. Noslēgumā draudzīgs, neizšķirts visiem 4. Drīz jau jāiet vakariņās. Vakariņu laiks. Nu tā, vakariņas pēstas, vēl paliek brokastis tieši sanāk no rīta pirms braukšanas uz 8 brokastīs tagad. Jātaisās pie miera, pirms tam droši vien koferi jāskrāmē, jāpērsver, kurus vajag. No tā, šodien tāda nosacīta mierīga diena. Tepat pa baseinu un tepat pa veikaliem. Nu, veikali kā jau parasti. Nav nekāda baigā atpūta. Uzpildīju degvielu vēl laicīgi vakarā. Nu, mašīna nelikās baigi ekonomiskā. 7,6 litri uz 100. Un bāciņi jau galīgi nebija pilna, tad, kad iedeva rādīja reidžu vismaz par 100 mazāku, ar mazāku patēriņu. Nu, degviela €72 litrā benzīns. Tā kā, nu, mēs varam vēl, kad nobrauksim kādus 40-50 km, tā kā viss būs, tā teikt, tā kā vajag. Labi, jābrauc atpakaļ un jāsliek vēl dažas mantas un jāiet gulēt. Rīt jāatceļās ap 7. Esam brokastīs, koferi salikt mašīnā. Ātri jāuzēd un laiks doties uz lidostu. Un jādod vēl mašīnu. Esam ieradušies, jānodod auto.
Esam cauri drošības pārbaudēm, somas nodotas, dodamies meklēt vārtus un līdz lidojumam vēl ir laiciņš. Paliela veikali šeit. No to stačí jenom, když má tak pláží, tak si svínat. Raušamies iekšā. Bagāžas vienības noteikti plāsnes, viss jums vieglāko bagāžas. Esam Rīgā. Nu, pametam šo viesmīlīgo iestādi un dodamies pēc mašīnas. Mašīnu atstājam jau otro reizi tuvākajā ilgtermiņa stāvvietā. Uz nedēļu pērkot caur Rīgas mājaslapu 60 eiro. Pērkot caur trešajām pusēm varēja arī pa 80 eiro nopirkt to plašu. Tā kā labi, ka paskatījos. Tā ceļojums noslēdzies. Ielikšu tradicionālo izmaksu apkopojumu. Nu, šoreiz izmaksas varbūt 100% neatspoguļo izmaksas 2, jo mēs braucām 4, un šis tas varbūt sanāca lētāk, bet, ja es tā paskaitu, kur kaut kas varēja pamainīties, nu, plus mīnus tā arī ir. Tātad šoreiz nepilni 2000 eiro uz 2 cilvēkiem. Krēta laba, forša. Daudz ko redzējām, vēl vairāk neredzējām. Bet šoreiz mēs īpaši nekur neskrējām un nesteidzāmies. Bija bērnam draudzīgs ceļojums. Tā kā tā kopumā bija forši. Esam atpūtušies. Nu, viesnīcā varēja būt ērtāks spilvens un matracis. Priekš manis vismaz. Pārēst varēja labi. Bija ko izvēlēties, bet varbūt varēja būt bišķi kaut kur auglīšos izmaiņas lielāks. Jo bija palielam tikai apelsīni un arbūzi, vēl bija šī meloni. Vispār ne vīnogas nebija, vai bumbieri. Nu, bet kopumā badā toči nebijām, viss bija ļoti labi. Visi apmierināti, visi priecīgi, nevaram sagaidīt nākamo ceļojumu. Tā kā paldies pašiem un paldies arī tiem, kas noskatās. Līdz nākamajiem piedzīvojumiem.